dancis, dejo luste. Varat sasēdēt? Varbūt tu vari pavirzīties, lai meitenēm vairāk vietas. Aiet mūž pavada, no kurra vēl mana nesaliecas, vēles varu dējot. No kurra vēl mana nesaliecas, savai pretī ejot. Vēl es varu priecāties un mīlēt, vēl es varu zvaigznes zīlēt, vēl es varu priecāties un ejot, savai pretī mūžu ejot. Vēl es varu priecāties un mīlēt, vēl es varu zvaigznes zīlēt, vēl es varu priecāties un ejot, savai pretī mūžu ejot. Šovakar vērojot dejotājus, kāds pamanīja vairāk kā vienu soļu veidu, kāds pamanīja divus, kādam šķiet, ka katrs solis ir citādāks. Kā jūs domājat, cik kopā ir deju soļu? Sāksim ar vieglāku uzdevumu. Cik ir polku? Labi, polka, tas būs palaiciena veids. Tātad, cik varētu būt veidu? 5 ir ļoti labs sākums. Tāds maziņš, bet sākums. 60 kāds kliedzi. Kā mums visiem dejotājiem zināmais, varbūt šis ir mans personīgais viedoklis, Zevs Purviņš ir minējis, ir vismaz 50 polku veidi, tātad soļi principā nav izrēķināmi. Un tūlīt mēs pārbaudīsim, vai mūsu dārgie viesi un kolēģi, jums nevajadzēs visus parādīt, mums nav tik ilgi izīrēts telpas,
Vai viņi var kādus no šiem soļu veidiem? Es paaicināšu Ilzi no Spānijas un Uģi no Īrijas. Jūs kā reiz tieši gribējāt attēlpu. Sāksim ar vienkāršiem. Pielieciena solis. Labi, turpināsim, mēģināsim. Solis ar palēcienu. Aplausi. Nākošais. Teciņu solis. Skaisti. Papēdis un slotiņa. Un slotiņa. Nu, kā redzam, šīs valstis nav tuvu viena otrai, un katrā valstī izpilda mazliet savādāk. Nākošais pavisam elementārs. Pamina. Aplausi. Un ļoti skaisti nobeigsim ar pinuma soli. Ar kreiso pa priekšu. Paldies! Rotā meitiņ uguņa plostu, dejo zibenītis.
Jānis mums rādīs deju Jukraviņa. Dejo Dindari. Abrama Polka.
Es izjāju prūšu zemi, zibenītis. Jāņu naktī gunis dega, atkal zibenītis. Izlasītas vienolī, lai līst.
Līgo, 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 līgo. Līgo, 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 līgo. Jāņu naktī gulīstēga visas tevis pamalītes, jāņu naktī gulīstēga visas tevis pamalītes, lai dēļ. Jāņu naktī gulīstēga visas tevis pamalītes, jāņu naktī gulīstēga visas tevis pamalītes, lai dēļ. Līgo, 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 līgo. Līgo, 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 līgo. Pats jālīdis gūnī, kurā augstā kalnā galīņā līgo. Pats jālīdis gūnī, kurā augstā kalnā galīņā līgo. Pats jālīdis tam dzīvētā apakštu zoliņu. Pats jālīdis tam dzīvētā apakštu zoliņu. Līgo, 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 līgo. Nākošie mākslinieki uz šīs skatuves kāps pēc kāda neilga brīža, un tie būs Zviedrijas latviešu vokāli instrumentālais ansamblis. Pagaidām gan vēl bez nosaukuma, bet es domāju, ka drīz viņi sev tādu iegūs. Grupa ir dibināta pavisam nesen, 2017. gada janvārī. Grupas kodols ir Zviedrijā dzīvojuši latvieši, dziļi sirdī visi ir muzikālās mākslas piekritēji. Jaunākais grupas dalībnieks ir Daniels Silovs, kurš savu radošo izpausmi pilnveido solo ģitāras skaņās,
Artis Neilands ar akustisko ģitāru un mikrofonu palīdzību sasaucis un kopā tur māksliniekus. Maestro pilnvarots grupā ir Raitas Freimanis un grupas ritmiskumu ar basnošu taktīm aizpilda Aldis Augulis. Grupas jaukums un balss siltums ir Daira Ķilaniece. Interesants ir fakts, ka grupai pievienojās Latvijā dzīvojošais Jurģis Lipars ar savu vokālo aizrautību un plaši pazīstamais buļģieris Elmārs Jirgensons. Nu ko, šis koncerts ir izskanējis. Izdejots visdažādākie stāsti. Es domāju, ka tas bija ārkārtīgi bagātīgs. Un mēs esam ārkārtīgi lepni par to, ko mēs šodien esam visi kopā paveikuši. Jo Zibenīts atsācis savu darbību un uztaisīs Stokholmā savu koncertu, aicinājis viesus un sapulcēs tik daudz kuplā skaitā skatītājus. Paldies jums visiem par šovakar kopā būšanu. Un tad aicinu visus zibenīšus skatu, lūdzu. Paldies jums šovakar, paldies šķiet priekšā. Šovakar zibenīši bija ļoti kuplā skaitā. Mēs bijām 19 dāmas un 9 puiši. Un mēs visi no sirds izdeļojāmies. Kamēr zibenīši pulcējās, aicināšu arī mūsu pārējos viesus. Sirsnīgs paldies, ka bijāt ar mums, mērojāt tālos ceļus. Sāksim ar Lusti no Spānijas, lūdzu. Luste un tās vadītāja Ilze Bērziņa. Paldies, ka bijāt ar mums šodien. Lūdzu, aicināsim arī Karbunkuli no Īrijas. Lūdzu, paldies jums par šodien! Solveigas Slaidiņas vadībā. Lūkšu arī uz skatuves Ramtai no Šveices. Jā, nepieminēju Jāņu Vinklera vadībā. Un kāds milzīgs prieks un gods bija sagaidīt šodien arī manu kolektīvu, kuras dejoja Latvijā. Kolektīvu no Kuldīgas, no Vārmas pagasta, Dimdaras. Zitas Startankas vadībā.
mūsu aizsācējus. Lūdzu! Paldies jums visiem, ka jūs priecējāt mūs un skatītājus šovakar. Jūs bijāt tik dažādi, tik atšķirīgi. Šī vakara programma, manuprāt, bija tik ļoti bagātīga un vienreizēja, ka izgājām cauri tādām emociju gammām no asarām līdz smiekliem. Paldies jums, mīļie, ka bijāt šovakar. Koncerts, manuprāt, bija izdevies. Un paldies skatītājiem, ka jūs tik kuplā skaitā nācāt un mums lūkojāties. Un ar to jau visu paldies vēl nebeidz, vai ne? Mēs gribam teikt paldies arī Jolandai par viņas lielo darbu, mūs dīdot, kā jau kuro gadu. Un droši vien arī kolektīvi grib teikt kādu vārdu Jolandai, ne? Es ļoti atvainojos kolektīvi, es atgriezīšu priekšā. Es domāju, ka šogad šeit zālē visi sēdoši, šeit uz skatuves ir cilvēki, kas ļoti mīl deju un ir tajā dziļi iekšā. Un mans kādreizējais pedagogs Panamarjovs vienmēr teica tā, dejot ar emāciju ar kājām jebkuram. Jebkuram, kas sēž zālē, kas iet pa ielu, vajag tikai drusciņu pastrādāt. Bet dejot ar šo vietiņu, ko sauc par sirdi, par retiem. Bet tie, kas šokar jūs esat šeit uz skatuves, es tur tajā sēžot, es redzēju, ka jūs visi, nevis pa 100%, bet 150% dejojāt par šo vīru. Paldies jums! Paldies jums! Paldies jums! Tagad es kaut vārdu zinu! Mēs tā kā laikam esam vistālāko ceļu mērojuši līdz Zviedrijai tikai 4 stundu lidojumu. Bet, protams, bez tevis, Jolanta, bez jums un noteikti bez jums mēs nebūtu šeit neviens. Tāpēc mums vēlētos pateikt lielu paldies, ka mūs uzaicinājāt. Es varu teikt, ka šie visi mūsu draugi, un šis nav ne pirmais, ne pēdējais pasākums, es ceru, kurā mēs vēl tiksimies un aizvien tā kā viena liela ģimene. Un, Jolanti, lai jums nekad nepietrūkst ne deksmes, ne dejot prieka, ne dzīves prieka, ne siltuma, ne saules, ne pludmeles. Jums tiek visādi labumiņi no mums jums visiem. Kad vien vēlaties, Spānija jums gaida. Un jums viena maza piebilde. Un ja latviešu tautas dejas var izkonkurēt spāņu karstasinīgās dejas vistiešākajā nozīmē, šis cilvēks droši vien nesaprot ne vārdu, ko es runāju, tad jūs saprotiet, kāds spēks ir latviešu tautas dejai. Šīs ir svētvinīgs vakars, kad latvieši ir sapulcējušies Stokholmā un milzīgs paldies Zibenītim, kas ir mūs šeit sapulcinājis. Un lai šitie pasākumi varētu notikt ļoti regulāri un ne tikai šeit Stokholmā, bet arī, lai jūs varētu braukt uz Šveici, uz Dublinu, protams, ir vajadzīgi līdzekļi. Un mums latviešiem, lai mums būtu nauda, pamatiedzīvotāju latviešu biedrība ir sākusi emitēt Baltijas irus. Un šodien mēs jums dāvinām veselu 1 miljonu Baltijas iru, kuras mums tikai tagad ir jāiemācās konvertēt. Es domāju, vēstnieks mums palīdzēs, un tad, lai jums ir tie Baltijas iri, vesels 1 miljons, tas ir 10 miljoni zviedru kronās, jo tas ir konvertējums 1:1 uz eiro. Un tos es pasniedzu tagad vadītājai, un lai top regulāri latviešu tautas dejotāju svētki visur, kur mēs esam,
un lai mēs kopā varam atgriezties mūsu svētajā Latvijā un būt tur atkal saimnieki. Vēl es pateikšu to, ka nākamā sestdiena Jūrbrū notiks lieldienu pasākums. Pulksten 12. mēs pulcējamies un krāsosim olas un dziedāsim un turpināsim dancot Jūrbrū 12. 25. martā. Un jūs visi arī esat svētcenīgi aicināti palikt pie mums. Liels paldies jums un lai mums netrūks nekāda Baltijas īru. Labvakar visiem! Sveiciens no Šveices! Paldies Zibenītiem, paldies koncertu dalībniekiem par sirsnīgo koncertu. Manuprāt, mēs visi esam stāvā sajūsmā. Daudz enerģijas ir patērēts. No Šveices mēs tāpēc esam atveduši kaut ko, ar ko nedaudz papildināt jūsu enerģijas krājums. Mums noteikti noderēs. Mēs arī zinām, ka puķis jums negaršo, tāpēc mēs esam atveduši kaut ko citu. Ilmārs par to pastāstīs sīkāk. Nākamā lieta, man liekas, mēs nepieminēju, kas bija apsveikti jūs ar jaunu Guinness rekordu. 18 kg rasolu vienā vakarā, man liekas, tas ir diezgan unikāls rādītājs. Nākamreiz, kad jums vajag palīdzību pārspēt šo jūsu rekordu, jūs mums zvaniet un mēs būsim uzreiz klāt. Paldies jums! Patiesi prieks ir atkal, Jolanta, satikt tevi, satikt Zibenīti un kopā ar jums stādījot šajā skaistajā koncertā šodien. Ceram, ka tā draudzība arī turpināsies un mēs visam drīz varbūt jūs atkal sagaidām Dublinā. Paldies un jums daudz laimes dzimšanas dienā! Vēl piebildīšu, mēs te nedaudz kaut ko paķērām no īrijas. Sveicēja vairs nav, ja? Tad es došu vārdu Jolantai vēl. Jā, nu šis pasākums ir tapis visu zibenīšu rosības, enerģijas un sirsnības un jūsu deksmes dēļ, jo bez jums tas nebūtu. Un ik viens no jums ir pielicis savu roku, savu enerģiju, savu darbu un visu, lai šis pasākums tiešām taptu. Un līdz ar to es saku vissirsnīgāko paldies Zibenīti, ka jūs esiet, jo bez jums nu nekādi. Un, protams, teikšu lielu paldies Zibenīšu valdei, jo tā ir ieguldījusi vislielāko darbu. Es personīgi gribu pateikt paldies viņiem par šo koncertu tapšanu un gaitu. Tātad Iveta, Uģis, Solvita, Liene un Jānis. Paldies jums, mīļie! Es nododu Ivetai puķis, viņi jums sadalīsi. Paldies! Kamēr mēs vēl tā smuki stāvam, es domāju, ka mums jāpasaka arī paldies visiem tiem, kas Zibenītī nedejo, bet ir nākuši šeit mums palīgā, lai šis koncerts tiešām arī notiktu. Un es aicināšu arī viņus visus priekšā. Tātad pirmkārtām Sarmīt, paldies par tavu skaisto runāšanu. Mums droši vien tā skaļāk, varbūt jāpadara durvis vaļā, varbūt nedzirdēs, kāds mums ir Aelita šeit, kas mums ir palīdzējusi. Egija ir palīdzējusi, Rudīte, saukšu visu priekšā, Evita, Signe, Amālija
Kristīna Mironova, Raitis Freimans, un tad ir vēl kādi, kas mums nav klāt šovakar, bet Līgas zvejniece Kristīna Deisona arī Juris Likums mums ļoti palīdzēja šai pasākumā. Par jūsu darbu enerģijas atgūšanai. Labi, un teikšu arī vislielāko paldies jums, visiem, kas esat atnākuši un bijuši kopā ar mums, mūsu īpašajā zīmīgajā dienā šajā pirmajā koncertā. Liels paldies par izturību, skatītāji! Koncerts bija garš, bet ceru, ka jūs visi esat apmierināti un guvuši daudz pozitīvas enerģijas. Liels paldies jums! Un tagad neliela pauzīte. Dejotājs es lūkšu uzkavēties vēl šeit pat, bet pārējie, kas grib palikt uz ballīti, laipni lūgti blakus telpā. Tur jūs varēsiet iztaipīt ne tikai kājas, bet atvildzēties ar dzērieniem no Latvijas, uzkost arī kādu Latvijas kārumiņu, un pēc brīža, kad šī zāle būs sakārtota ballītei, visi varēs atgriezties. Laipni lūgti! Un vēl gribu piemetināt, ka mums šis ir ļoti ražants pavasaris. Un nākošu sestdien visi ir aicināti uz kora pasākumu Dievs tava zeme deg. Sprīdītis. Par pasauli. Ar Dievu Āfrika man dzīvē pirmā vietā ir sievietes un tango. Sveicināta Argentīna, tu ugunīgā zeme. Šeit gaida mani muca vīna un dejas kaislīgās.
Lielā Levijulīs, vienalga tam, pār Baikāla drūmajām stepēm, iet sprīdītis sašlucis gan, bet ieraugot daļās duļkas, tam atkal jau parādās smaids. Stepēs vakars sāktums, pēc tevis vienmēr sirds mans skums. Labdien, Latvija, vai tu mani zini? Tu māte man, es tavs pazudušais dēls. Te bija Daļa, Latvju meiča, ar garām vēršām matu cirtām, un Latvju dēli, kas ar krūtīm kalnus gāž. Es biju puika, puisetti, Viņš atrada savu laimi Latvijā, zemē, kur deja dīva. Izpildzi. Stopholding, kas to stopholding vienmēr. Stopholding, kas to stopholding vienmēr. Esmu galeriņi savs, kaut kas prigulīti varēja pievies. Esmu galeriņi savs, kaut kas prigulīti varēja pievies. Skolās, kādas prigulīties, labieki vairāk izkopāko. Skolās, kādas prigulīties, labieki vairāk Stopholding, kas to stopholding vienmēr. Stopholding, kas to stopholding vienmēr. Stopholding, kas to stopholding vienmēr.